Šoreiz uz sarunu aicinājām autoskolas kadra instruktoru un valdes locekli Kasparu Porietu. Ar Kasparu runājām par drošu braukšanu un braukšanas kultūru Latvijā. Vai jūs uzskatāt, ka fotoradari, kā viņš šobrīd strādā, vai tas veicina tā kā drošu braukšanu, vai tā ir tā kā laba prevencija, kad mēs braucam, visu laiku uztraucamies, kad ir no fotoradars? Jā, kas tur uztraukties, ja brauc pēc noteikumiem, tad nav ko uztraukties ar tiem fotoradariem. Katrā ziņā visu, ko mēģina valsts mēģināt kaut kā apkarot tos pārkāpējus, tas ir viens no tiem soļiem, kas nav nekāds, es domāju, tā, kad būtu cilvēkiem tagad jākrīt panikā, ka tagad ir tādi fotoradari. Jābrauc pēc noteikumiem, ņemot vērā satiksmes drošību, tāpēc attiecīgi ceļa posmos ir ātruma ierobežojumi, kas ir jāievēro. Ir jāņem vērā tas, kas ir uzstādīts. Ja fotoradars ir radars, nav jau starpības, vai viņš ir stacionārs, vai viņš ir pārvadājums. Attiecīgi jāseko līdzi ceļa apstākļiem. Vai autoskola spēja sagatavot braucējus droši ekstrēmiem? Protams, ekstrēmie apstākļi netiek mācīti autoskolās. Tas nav paredzēts pēc programmas arī tie ekstrēmie apstākļi. Ir teorijas apmācība, kas ir ņemt vērā satiksmes drošība. Teorijas apmācībā vairāk, bet par braukšanām praktiski tas ir tīri tikai, kas notiek uz ielām. Ir skolas Rīgā, kas jau pēc tam cilvēki ar stāžu ir, tad to ekstremālu apstākļu, to braukšanu var arī papildināt tās zināšanas, bet pašā sākotnējā apmācību procesā tas nav. Vai es arī saviem audzēkņiem skaidroju par to, cik varbūt tas nav pieņemami braukt alkohola reibumā vispār par šādām situācijām? Protams, arī pasniedzēju darbā tas jau ir arī sagatavot attiecīgi arī nodarbības sakarā par šo te visu pasākumiem, par alkoholu lietošanu, tā negatīvo ietekmi. Tas tiek arī viss stāstīt cilvēkiem. Protams, katru gadu ir pasākumi, kā piemēram Jāņi. Ir jau gadījumi visādi, kad cilvēki brauc reibumā, bet tas tiek, protams, stāstīts, ka tas nav pareizais domu gājiens. Jūs, autoskolām vispār šādas funkcijas būtu jāveic audzinošu raksturu arī? Autoskolām, protams, jo tie cilvēki to pašu pirmo zināšanas iegūst autoskolā. Autoskola ir tas jāstāsta par tiem visiem alkohola lietošanām negatīvajām un par visām sekām, kas pēc tā izriet. Protams, tas viss ir jāmāca autoskolām. Cik tas cilvēks ņem to informāciju pretīm, tas ir no bērnības jau vairāk jāmāca tādas lietas. Kā ir cilvēkiem, kas ir zaudējuši šīs tiesības alkohola reibumā, viņi nāk arī pēc tam uz autoskolu un viņiem tā kā skaidroja to visu no jauna, viņi arī varbūt dalās savā pieredzi? Ir, kas nāk, atkārtot arī tie, kas ir, kā saucamie dzērāji šoferi, kas nāk atkārtot brīvprātīgi, pagaidām, mācās, viņiem tāpat ir jāpārkārto eksāmeni, un, lai nokārtot šos eksāmenus, tāpat ir jānoklausās iespējams arī papildus teorijas kursus, jo tad, kad viņi kārtoja savus eksāmenus un mācījās, tas varbūt bija 80. gadi, 90. gadi, un ir lietas mainījušās, viss satiksmes intensitāte uz ceļa ir mainījusies, un tieši daudziem arī noder tā teorijas apmācība, un mācās un pateicās, kad palīdzību sniegus autoskolā, kad zināšanas ir viņiem atgūtas, un varbūt daudz ko nemaz nav zinājuši iepriekš, tāpēc nāk brīvprātīgi un mācās. Kā ir alkohola lietošana, vai tas, ka tās tiesības akli no jauna iegūtas, vai tas maina to tendenci, ka viņiem tomēr patīk braukt? Grūti pateikt. Tas jau katram ir cilvēkam, kā teikt, tas jau uz viņa paša pleciem, kā viņš to visu uzskata, vai to drīkst darīt vai nedrīkst darīt. Tas vairāk uz pašiem viņiem ir. Kā vispār ir braukšanas kultūra Latvijā? Vai mums tā ir laba kultūra? Brauc visādi. Kā piemēram, strādājot par instruktoru, daudz ko var redzēt uz ceļa, kas notiek. Dažreiz pat būtu tāds
pilnvara instruktoram sodīt par tādiem visādiem pārkāpumiem, ja? Tad varbūt arī attiecīgi būtu kaut kas savādāk uz ceļiem saistībā pret mācību mašīnām, jo daudziem vadītājiem kultūra tieši ir pret mācību mašīnām kaitinoša. Ja, to, ka neatcerās, jo paši kā kādreiz mācījušies ir un redz mācību mašīna, tur lēnāk brauc pa pilsētu, tur meitene pie stūres brauc un noslāps tā mašīna krustojumā, ja, un tad visādas izrādīšanās ir. Ir kultūra, nav diezgan laba Latvijā kultūra vadītājiem braukšanas ziņā. Kā vispār to braukšanas kultūru varētu padarīt labāku Latvijā? Grūti pateikt. Vai to var mainīt autoskolu vai tur ir kaut kas vairāk vajadzīgs? Grūti par to pateikt, jā. Kas to var mainīt, to kultūru. Jā, no pašiem tas ir atkarīgs. Kā mēs paši uzvedamies uz tā ceļa. Jā, autoskolā, protams, māca darīt vienu, jā, kā tas cilvēks pēc tam pats ko dara. Tad tieši ar to autoskolas mācību, ja tas kurs, diemžēl, nav tik ilgs, lai varētu tam cilvēku tagad krasi pārveidot tās viņa attieksmi vispār par to, kas notiek uz tā ceļa.